gribu jums pateikt, viss sākam no galva. Tā, sveiki, mīļie kolēģi portālā Uzziņas LV. Gribu padalīties ar jums ļoti vērtīgā informācijā un parādīt, kā strādājam mēs līdz šim. Tas nav nevienam nekas svešs. Viss jaunums, viss likuma grozījums mēs komplektējām mapēs, likām starplikus, atzīmējām svarīgāko un faktiski, tad, kad mums viņus vajadzēja, tad mēs viņus meklējām, pielietojām, stāstījām klientiem, kā tad pareizi pielietot to likuma normu. Bet par cik mēs zinām, ka mums likumi mainās, tagad jau var teikt katru mēnesi, tad tās mapas, šādu vienu mums nepietiek, mums šādas ir 11, un acīm redzot bija jāsāk meklēt kaut kādu alternatīvu, lai mēs varētu vieglāk pastrādāt. Šeit ir šī alternatīva, ko mēs esam vairāk kārt pārliecinājušies, kad mēs darām dubulto darbu. Ir kāds, kas ir izdarījis šo te darbiņu mūsu vietā. Un tad viens plus ir tas, ka mums nav jāatcerās, kur mēs šo mapu esam iegrūduši, kad atnāk klients un jautā, ko tad tagad darīt, kā pielietot to vai citu normu. Mēs atveram vidu Uzziņas. Šeit ir viss mūsu maps, tas ir viens. Otrs, ja mēs esam pie klienta, mums ir pat telefons līdzi, mēs varam tālruņā atrast vajadzīgo uzziņu un nodemonstrēt savam klientam savu kompetenci. Ja? Tā kā tas ir tas, ko es mums gribētu ieteikt, pamēģiniet pāris reizes. Esot savā darba vietā vai esot pie klienta, vienkārši uzklikšķiniet www.uzziņas.lv un atrodiet sev interesējošo uzziņu. Vēl kas, ko es gribētu tā kā lūgt vai ieteikt. Ja jums ir kādas uzziņas, ko jūs šeit neatrodat, droši apsūtiet, tā kā pašpalīdzības kases līdzīgi. Jūs redzat, cik daudz cilvēki ir ieguldījuši savācot to informāciju, kas ir patreiz. Ja jums ir kas sakāms papildus, tad jūs varat iesūtīt un Uzziņas LV kolektīvs būtu ļoti pateicīgs par to.